24. kārtas pārceltā spēle, kur Valmiera uzņems Supernovu. Ir tevušās laukuma arī komandas, te arī tiesnešu brigāda mūsu ekrānos. Vasilijs Mordatenko galvenais, precīzi bumba aizsūtīta uz priekšu un jau Kudrjavcevs tiek pie bumbas. Rūpja kļūda diezgan Supernovai savā laukuma pusē. Dojs pamāna vairāk kārt spēcīgs sitiens tieši gan virsū. Šoreiz bumba lido Kudrjavcevam, bet uzdāvināja šo iespēju Supernovu un redzējām, ka diezgan valmierieši arī nogādāja bumbu līdz Smailes uzbrucējiem un Dojam. Kurš šeit tieši virsū vārdsargam sit bumbu. Vēlreiz atkārtojumā varam palūkoties. Šeit sanāca izšūpot Rikardo Jēguļs, protams, Ukrainas U21 izlasē. Arī viņš bija Eiropas čempionātā, bet tagad ir iespēja Supernovai. Šeit iekrīt valmierieši. Sitiens bīstam Ivans Patrikējevs šoreiz pats uzņēmās institīvu. Bumba trāpa un šķiet, ka Olses nepieskārās šajā epizodē, bet arī Supernovai. Tagad redzam, ka spēles ievadā sava iespēja uzspīdēt. Tur valmieriešiem pret Daugavpilu, tāpat arī 17-gadīgais Kirills ar Ķomovs. Pēdējās 4 spēlēs ir ticis pie spēlēšanas, bet Mīks Dusalijevs gūst vārtus un rezultāts kļūst 1-0. Arī valmierieši tagad sagaida Supernovas rupju kļūdu un izvirzās vadībā. Mīks Dusalijevs šodien sāk spēli no pirmajām minūtēm un otro spēli pēc kārtas viņam arī vārtu guvums pret Audu. Kompensācijas laika minūtē un šoreiz šeit īsti nesaprotam nospēlēja. Abi Supernovas aizsargi iespējams mēģināja mākslīgu aizmuguri izveidot, lai nu kā var situāciju. Sistēma mums nav šodienas spēlē, un te Kudrjavcevs redzam no līnijas tiesneša. Mordatenko šobrīd visu mierīgi paskaidrot, nu redzam, ka neizsekoja līdz šodien. No labās malas ar labo kāju centrē viņš sanāca tur var teikt, neiespējami notveram bumbu aizsūtīt tālajā devītniekā. Arī pats atzina, ka Vlads Toņiševs labajā malā, vairāk spēlētāji ieskrien sodlaukumā, tur arī centrējums, atvairīt bumbu, bet ar otro tempu, ka ir manī. Nobaķāts viņas sitiens, Dusalijevs arī neveiksmīgs pieskariens un beidzot tiek izsista bumba ārā. Atkārtojumā vēlreiz palūkosimies, Kudrjavcevs arī diezgan viņu un jau valmierieši var mēģināt doties uz priekšu. Izkupiens un varētu būt arī dzeltenā kartīt mums pirmo reizi šodien spēlē. Tā arī notiek. Vasilijs Mordatenko to izvelk cietis. Ir Korobenko kopumā daudz tādā aktīvā presingā un varbūt arī agresīvā spēlē neiesaistās komandas šoreiz. Tieši tāds izņēmums bija, ja mēs atskatāmies uz kopējo spēles ritējumu. Jāpagaida, kamēr piecelsties Ukrainas un tikai tad tiek arī dzeltenā. Es teiktu, ka efektīvākiem spēlētājiem Supernovas rindās Miņins! Vārti numur 9 šajā sezonā Jevgeņiem Miņinam. Un redzam, ka Valmierai arī šodien ir kļūdas savā laukuma pusē. Šoreiz tālajā stūrī. Vēlreiz palūkosimies, Ostapenko iesāk šo uzbrukumu. Atcerēsimies, tieši viņš tur arī diezgan viltīgi apspēlēja pretnieku un tālāk. No sliedas pieskārien tālāk nonāk bumba pie Supernovas spēlētāja Epatons. Šoreiz pagarināja. Tur dinamikā grūti bija saprast, lai nu kā 21 gadus vecais Jevgeņi uz tuvo stabu šoreiz piespēle un tur nepārliecinoši nospēlēja Karlos Sols. Tuvo stabu šoreiz bumbu sūtīja Miņins un tur atlica bumba nos. Tagad vēl viena iespēja Supernovai. Šoreiz jau gan uz tālo stabu tonam. Bumba tiek sūtīta un tur jau nācās stiepties. Olsesam daudz drošāk nospēlēja venecuēlietis. Bumba gan tik un tā paliek komandai. Supernova šajā sezonā tiešām ļoti baisi sasitās ar galvām ar metas spēlētāju. Kārli Vilni nostrādāja lieliski un priso galvas kausa lūzums. Diezgan sāpēls 4. tiesnesis. Līdz ar to kompensācijas laiks mums būs. Šeit sadursme Emīls Birka. Dzeltenā kartīte. Šī ir. Līdināts Valmierai komandas spēlētājs. 3 minūtes būs sāsnēs savas komandas. Saspēl tieši kreisajā malā. Kārtējā sadursme mums tikmēr šodienas spēlē. Šoreiz Priķakovskis
Apelē tiesnesim. Uzskata, ka no pretinieka izgājusi bumba ir un te. Nu, šķietnieku tomēr pieskārās tieši Supernovas aizsargs pēdējais. Tad mums vēl viens atkārtojums ir pieejams. Spēja atgūt bumbu Valmiera. Toņiševs gatavo centrējumu. Tālāk gan sako tāda smalka piespēle. Arī šajā sezonā nospēlēt un tikai no top 5 komandām palikušas vēl. Atlikusi, pareizāk sakot, tikai vēl gan neprecīzi piespēle Dusalievu virzienā. Pagaidām arī jāsaka, ka pēc pārtraukumā gan 6 minūtes ir nospēlēt. Šeit Tons riskēja celt nokārtīt, dabūt, ko ļoti aktīvi šobrīd pieprasa Valmieras spēlētāji. Nu, tiesnesis gan neuzskata šeit. Jāsot spēlētājs ir ar dzeltu, no jā, redzam arī spēlēm aizdīja kā labās malas aizsargs arī iepriekšējā spēlē pret Audu. Šodien ir savā ierastajā pozīcijā pārkāpums. Kā jau teicu, tad abiem malējiem aizsargiem valmieriešiem. Un te tieši arī ceturtā. Raivim Skrebelam te par runāšanu ar tiesnesi, ko pateica nepiedienīgi šoreiz Supernovas spēlētājs. Un ir divas spēlētājus. Tagad Kudriavcevs noliek sieniņā, bet šeit ir kaut ko ieplānojuši valmierieši. Bumba nenonāk vārtos, nonāk Ostapenko vārtos. Šoreiz balodis iestumj pretinieki, nevis bumbu tajos. To arī sanāca 2003. gadā dzimušajam futbolistam izdarīt. Redzam neliels rikošets un tālāk tiešām tur nepiekāpās balodim Ostapenko. Un pašmāju futbolistiem Klaus Slauva rezervs vārdsargs Ingars Puls ar Kristaru Čudaru. Te izklupiens. Uzbrukums turpinās, ļauj tiesnesis to veikt, lai gan šķiet, ka tālāk būs jārāda dzeltenā kartīte par šo izklupienu pret Gustavu. Gustavu tagad galvenais pašam nedomāt. Nē, arī tagad dzeltenā kartīte netiek parādīta. Jā, diskutabla epizode, tur gan sāpīgi tā izskatījās un ļoti labi tagad saprotams arī ir Gurģis Kalns. Šoreiz palūkosimies atkārtojumā, ir spēlētājs slīd un kā šeit nav sots, diezgan neizprotam ar taisnu kāju lido. Supernovas futbolists tiesnešu puses šī epizoda. Noslēdzas tagad grūdienas. Emocijas arvien vairāk un vairāk sāk kāpināties Jāņa Daliņa stadionā. Nervozē arī, protams, iespējams kaut kur vairāk valmieriešu. Un te arī redzam, ka ne tikai Jurģis Kalns. Sergejs Golubevs. Dojs. Kā šeit tiek nogāsts tagad Alions un Dojs. Redzam atkārtojumā sākumā nedaudz Jagudīnskis pieturēja un tālāk Priķakovskis savu vārtu tūmā. Presingo tagad arī Supernova ārā to reizi valmieriešus viņa laukuma pusē. Te Karlos Olses, ko izdara Olses? Glāb visu situāciju balots, bet šobrīd tiešām valmieriešiem neliels hauss. Šķiet, ka kopumā tāds emocionālais hauss. Epizode ir aizvadītās sezonas Riharda Matrevica kļūdu. Atcerēsimies pret Jūrmālas Spartaku izbraukumā spēlējot tur izklupiens un arī tagad sots nav, sāpīgi nokrīt. Tajā virzienā jau teica Patrikijevs, tur gan sots tagad tiek fiksēts un jā, šobrīd tiesnesim diezgan neapskaužams spiediens tiek radīts. Toņiševs piekļubojot atgriežas atpakaļ. Un te Karlos Olses un viņa piespēle. Šoreiz ļoti vājš sitiens sanāca, skatāmies atkārtojumā. Tur pie tālākas distances Silva izcēlās pret Partizānī. Šoreiz gan bija gatavs sitienam tuvajā. Un nē, Kudriavcevs tomēr bumbu glāb, jau aizsūta šo centrējumu tieši Ukrainim Korobenko. Raiska ir manī, bet sitiens ļoti vaišs sanās pie tagad Valmierai. Un kā nospēlēja Ukraiņas? Skatāmies šeit viltīgi ar šo te vienu pieskārienu ar ķermeņa valodu. Ātra bumbas kustība tagad, kā ir manī. Vai izlems sist no distances? Jā, dara to tunisietis un pēc rikošeta tālai augšējā stūrī bumba aizlidoja. Grūts sitiens priekš vārdsarga, bet tomēr Kudriavcevs šoreiz paspēja aizsniegties un arī izglāb savu komandu no otriem ielaistiem vārtiem. Stūris šoreiz pie vārtiem šeit. Toņiševs spēcīgi un šoreiz arī bumba
pāri vārtiem valmierieši, un šeit arī skatās, ka ieplānota jau iestrādāta. Šī kombinācija bija jau supernovai, tagad uzbrukums. Centrējums! Tieši virsū Olsnesam sitiens sako. Vēl viens rops parādās tagad valmieriešiem aizsardzībā, un tomēr vecumā aizvadītajā sezonā virslīgā, un sadursme, šeit viņš šeit bumbā sākotnēji nospēlēja. Pritjakovskis pret tam vēl neapmierināts ir valmieriešu atbalstītāji neapmierināti, bet arī gribētos teikt, ka bijušas ir diskutablas epizodes. Ir ar bumbu Miņins, šeit īsa saspēle un šoreiz gan. Ļoti riskants sliedas izklupiens, pēdējāmies sliedas izklupienu. Izcili visu izdarīja šoreiz. Sliede jau glābjot savu komandu no Sitieni arī jau pietiekami daudz mums ir sakrājušies. Šoreiz arī redzam, ka korpusu aizstūma nepiek. Izteikti pazaudēti 2 punkti. Tā jau tikko ir palaist uz 3. pozīciju garām vārtiem. Sit Silva, šī gan bija iespēja supernovas aizsardzībā tagad. Valmieriešiem arī redzam, ka tādi bīstami momenti un piegājieni arī šodien rodās tieši pēc tā, kad ātri viņi pretinieku laukuma pusē bumbu atgūst. Kermanī, Dojs iet uz priekšu. Un Dojs šeit sadursme un tiesnesis pārliecinoši rāda, ka būs soda sitiens. Vēl viena iespēja tagad Valmierai. Skatāmies atkārtojumu un Dojs piespēlē Gustavu virzienā. Īsti nesaprotu, par ko šeit Sprukuls iebilst no aizmuguras. Tomēr Kermanī tieši sieniņā trāpa bumbu. Mainkustība tur veica ar tādu ieskrējienu. Partneris šeit nobloķēts, sitiens Birka tālāk. Nesanāk viņam trāpīt bumbu no par 2. vārtiem šodien. Pietiekami daudz spēlētāji ir pieslēgušies šim pretuzbrukumam, bet cik muļķīgi šoreiz. Bumba tiek pazaudēta, un šis Jevgeņija Miņina izklupiens attaisnots. Tur arī jautājums partnerim, kāpēc piespēle tik neprecīzi tika izdarīta. Bumbu gaisā, Niks slieda turpinājumā. Šeit Pūlis negaidīja, un te sarkanai kartītei jābūt tā arī ir neiztur nervi un Dojam, un tikko jau bija viņam dzeltenā kartīte spēlē pret Riga FC, 2 spēles nācās izlaist, un šoreiz arī ļoti muļķīgi nospēlē Aljuns un Dojs dabūt iespēju. Viņš ir pretinieku aizsargam, pie tam arī Jagudīnskis pilnīgi neko rupju, neko nesportisku neizdarīja šajā epizodē vienkārši. Vēl atlikusi spēle pret Riga FC, un pārējās top komandas jau ir aiz muguras. Te bija iespēja tagad Ingaram Pūlim, to neizmanto šoreiz visu spēli. Ļoti pacietīgi, pragmatiski spēlēja aizsardzībā un var teikt arī, ka veiksmīgi spēlēja aizsardzībā. Ingars Pūlis pret Jagodīnski gaisā. Pūlis pagarina bumbu, tur Gustavu Kermanī no gaisa. Rikošets, bet varētu mums noslēgties. Un tā arī ir. Signalizē par spēles noslēgumu Vasilijs Mordatenko. Šodien draudzīgs neizšķirts 1-1 un apsveicam abas komandas ar iegūto punktu.